Nu, ko, paņemsim šī reizē naudas plūsmu. Es vakar vienkārši sāku sūtīt. Mēs sūtījām e-pastus un labs rīts arī, kas pieslēdzās šodien mums kaut kā tā sanāca, ka mums visi raidījumi sanāk tiešraidē. Sūtīju e-pastus par to, kā salabot naudas plūsmu, jeb vienkārši padomu, kā šo konkrēto tēmu risināt, jo ļoti daudziem maziem uzņēmējiem tā patiesībā ir reāla problēma. Un arī pēc statistikas tas ir, ja tā paskatās, piemēram, 100 iemesli, kāpēc mazais biznesa aiziet skuitaku, tad šis ir teju 25% gadījumos, kur tas tā notiek, jeb aptaujājot vairākās, 100 uzņēmumus 38% atzīst, kas ir aizgājuši skuitaku, ja? Viņi atzīst to, ka naudas plūsmas problēmas, jau apgrozāmo līdzekļu trūkums ir tas, kāpēc viņi ir aiztaisījušies ciet. Un, ja tu tagad paskaties un padomā, piemēram, par kaut kādiem uzņēmumiem, kas pēdējā laikā arī Latvijā ir, ja tev kaut kādā informācijas burbulī vērušies ciet, tad lielai daļai tieši šis te konkrētais iemesls būs kā faktors, kāpēc viņi aiztaisījās ciet. Tad vienkāršā valodā pietrūk nauda. Nauda beidzās. Vai mēs nepaspējām tik ātri viņu ieņemt, vai tur kaut kas notika. Un tad man šos te statistiku, un tur vēl ir pieminēts, naudas plūsmas problēmas 38%, kas aiztaisās, tirgus pieprasījums, respektīvi to, ko tu tur ražo vai esi izveidojis, to nevienam nevajag, 35%, tad ir konkurence, un tas ir leģitīms faktors, ja, piemēram, kad ir kaut kas ir izveidojis lielāks, viņus savā laikā atceries, 90. gados mums bija ļoti daudz mazie veikaliņi, vai ne, visi visādi stūri un kaut kur visādām ielām, ja. Viņi ļoti daudz aizvērās arī dēļ tā, kad atvērās lielie veikali. Okay? Armāns prasa, vai šorīt ir laiva, ir labs laiva. Labs rīts arī Diānai, Laurai un Mikum. Un Jāni Lankupam. Okay. Tātad izmaksu cenu īpatsvaru, tad, kad tu nemāki saražot to savu preci vai pakalpojumu, te ir kā 18%, atbilstoši tam, kā tirgus viņu vēl par ko cik tirgus vēlās par to samaksāt. Tad personāla problēmas, jā, tas arī ir reāls tāds iemesls, kāpēc arī daudz aizvarās ciet. Tad, kad bērnībā, jaunībā arī slikti draugi var ietekmēt labu cilvēku, jā, un to, kur viņš atrod pēc tam, kā viņam dzīves līkloči pagriežās. Un tieši tas pats ir arī uzņēmēt, arī sliktie. Tur mēs apinies ar tiem cilvēkiem un pēc kaut kāda laika taisies ciet. Un tad arī mārketings, kad iztrūks. Bet mārketings ir kā mēs arī pats personīgi, es esmu visvairāk pievērsis uzmanību, ja? Man grāmatas sarakstīs par to, vai nepērc vienu, nekad nepērc vienu airi. Un, ja tu interesē, kur to grāmatu dabūt, tā atbildi ir nekur. Viņa nav, viņa beigusies. Angliski var tikai viņi dabūt mūsu mājaslapā, vai rakstot mums. Un tad 14% tikai mārketinga problēmas, respektīvi, bet viņas kā kaut kur, roku mazgā un viena lieta saistīta ar otru. Tad es skatoties uz šo te statistiku, un tā ir reālā statistika par uzņēmumiem, tas gan bija no ASV, arī konteksts ņems vairāk par, kad tie uzņēmumi, kas aizvarās, viņiem ir pēc tam pēcaptauji, kas ir tie iemesli. Un šie ir tie iemesli, ko viņi norādīja. Ka tas ir tas, kas ir, kāpēc tie uzņēmumi aizverās. Piemēram, šī rīta ekspresa mazā aptauja, ja? Tad nosaucot šos te 6, ja? 1, 2, 3, 4, 6, ja? Nauda beidzās, ja? Respektīvi nav ar ko strādāt, nav par ko algu maksāt, ja? Tirgus pieprasījuma trūkums, konkurences jauda, ja? Tad izmaksas un cēna īpatsvaru izaicinājumi, respektīvi nespējami saražot tā kā tirgus gribētu pirkt par tādām naudām, personāla problēmas vai nespēja aizsniegt mērķa auditoriju. Neteiksim, ka tas ir par tavu uzņēmumu, bet draugam. Ja tev būtu jāsaka to, kādas problēmas ir tavam draugu uzņēmumam, ja, kurus tu pazīsti. Kas divas lietas, kuras tu nosaukt, ja, no šīm te 6. Tad naudas plūsmas problēmas, tirgus pieprasījums nav, konkurence ir liela, izmaksas lielas, personāla problēmas un nespējam iekustināt mārketingu.
Kā tev liek, tad vienkārši tāds ātrā ekspresa aptauja. Kas ir tavam draugam pa problēmām, ja? Ne tev, bet draugam. Labs rīts, Anita un Aldi. Šitos te vārdus tikai es sasveicinojos, lai mēs tiešām zinām to, ka šis ir tiešais raidījums. Ok, ejam tālāk. Tātad, es skatot, kamēr jūs rakstat savējās atbildes, skatoties uz to, es pagriežu viņu pretēji, kam tad ir jāparādās mana darba laikā. Kādām problēmām, pie kā es strādāju, ir jāparādās manā darba laikā. Manā darba laikā ir kā uzņēmējiem, maziem uzņēmējiem, kā viņš jau nenāks man strādāt. Man ir jāparādās tas, ka es mācos, kā izsniegt auditoriju. Es mācos to, ko nozīmē atlasīt īstos personālus, cilvēkus, ja, tad viņi nenokrīt no debesīm, tad viņi būtu tur salauztām rokām, un kājām. Nē, tev tāds nevajag. Tad viņi ir jāmāk atrast, kur tas šamies lēpjās, ja? Vai kā viņus uzrunāt. Ja? Piemēram, tas pats cenas un izmaksu īpatsvars izaicinājums. Ir pat ļoti virālas un visādas idejas. Es pats personīgi esmu upurs vienai tādai idejai, ja? Kur es savā laikā, kādā no raidījumiem paķēru, man šeit virojām, man liekas, ka nav. Es paķēršu, man bija tāds viens grāmatiņas, spēļu grāmatiņa pirms 11 gadiem, kurā varēja arī paralēli zīmēt un dzēst ārā no tās grāmatiņas. Mēs tādu uztaisījām. Tas bija vēl 11 gadus apakaļ, 2011, 12 gads, 13 gads. Facebooks, tur bija 100,000 šēri, pār 100,000 šēri tam konkrētam video bija. Un viens pirkums, tad, kad mēs viņu uztaisījām. Un galvenā lieta bija tā, ka mēs nespējām uztaisīt tik lēti, lai tirgus būtu iedesēts to pirkt. Mūsu grāmatiņi tirgojās par kādām toreiz, kā tik vēl ne 60 latiem. Toreiz vēl, man liekas, bija lati. 60 latiem, tā kā, nope. Tātad tā ir reāla štēle. Jā, tad tavā ikdienā, tavā darba grafikā ir jāparādās tas, kā tu strādā, un tu mācies apiet konkurenci. Nevis tikai konkurence ir vienīgā, kas piecēlusies šorīt, vai ne, un mācās apiet tevi. Ja? Tad kā tu strādā pie tā, ka tu jau saulaicīgi zini un atpazīsti troksni no signāliem attiecībā uz to, kas ir reālais tirgus pieprasījums, uz ko tad tirgus patiesībā ir tendēts un kas ir tas, par ko tavs konkrētais segments, kurā tu gribi strādāt, ir gatavo arī maksāt tādu naudu, par kur tu gribi, lai pērk tavu pakalpojumu, ja, vai produktu. Un tad ir pašās beigās, protams, naudas plūsmas problēmas. Un tad, paņemot pirmo, to lielāko, tad naudas plūsmas problēmas. Man bija mazā ekspresa aptauja par to, kas tad ir no šiem 6 iemesliem, kas tad ir tas, ko jūs esat dzirdējuši, kas ir visbiežāk tādi, kas arī mūsu platuma grādos traucē. Armāns saka to, ka 2 pēdējie personāla problēmas un nespēja aiztiekt mērķa auditoriju. Jānis saka, ka nauda. Pārējie tikai klausamies. Super, ejam tālāk. Tātad e-pastos. Ja tu nesaņem mūsu e-pastus, pačiko, prātrītros, vai tev nāk e-pasti, ja tev nenāk e-pastu, uzraksti studija@prātrītrosim.lv, un es tev izsūtīšu, pielikšu klāt visā sarakstiņā, jo mums ik pa brīdim ir sakarīgi e-pasti ar labu informāciju. Un tātad es izsūtīju e-pastu par to, kas tad ir naudas plūsmas, tādi iespējamie risinājumi. Un tad vakardienas e-pasts, un varbūt tev klausoties, varbūt tev vēl kāda ideja rodās. Ja? Viens ir tas, ka kā mēs varam ātrāk to savu naudiņu dabūt. Man savā laikā, kad man bija tūkošanas aģentūra, tad tas bija tāds trakākais no gadījumiem. Bija tā, ka es atceros vēl kaut vienu konkrētu gadījumu, mums bija decembrī. Mums bija jāgaida savu naudu no lielajām aģentūrām 30 līdz 90 dienas. Un, protams, lielās aģentūras nebija kāda malači. Viņi tiešām arī tad tās savas 90 dienas ievēroja likuma kārtībā un neilga pirms tām 90 dienu beigām, tad tikai viņi mums reāli pārskaitīja naudu. Ja? Mēs bijām maziņais uzņēmējs. Tas nozīmē to, ka bija kaut kāds darbs, es atceros, mēs kaut decembrī rītīgi maucām, viņš bija janvāra pašā sākumā jānodod, loģisks tulks, viņu maucas pa brīvdienām, pa Ziemassvētkiem, pa jauno gadu vēl kaut kas, vai ne, viņš viņu nodod, tad, kad ir jānodod, tas pēc 2. janvārs. Ir tas modelis, kā mums bija tad darba kalpojumā tulki, mēs bijām pa vidu, kā mazā aģentūra, un tad mēs sadarbojamies ar lielajiem, kas mums pasaulē deva darbus, jā. Citreiz patiešām mums arī bija daži pasūtītāji,
moto būvs uzņēmumu un tādu. Un loģiski tas tulks, kurš ir nomauts šitādā te lopā lielu darbu, viņš nodevis viņu 2. janvārī caur visiem svētkiem, ja, viņš grib saņemt līdz 15. datumam. Un tā nav maz naudiņa. Es rēķinu drīkstēju piestādīt tikai februāra sākumā, jo darbs ir nodots janvārī. Deadlines darbam ir janvārī, tad rēķins tiek piestādīts tikai februāra sākumā, un tad no tā brīža sākās atskaita 30, 90 dienas. Tad es varēju savu naudu saņemt kaut kādā aprīļa sākumā. Protams, tas ir čau. Maziem uzņēmējiem tas ir riktīgākais čau. Un tad es atceros, mums tulki pirmos gadus mēs nebijām iemācījušies radīt savu buferu zonas, lai varētu atļauties šādas te gaidīšanas. Un tur bija arī mazākas gaidīšanas, bet bieži vien bija vairāki mēneši jāgaida. Ja. Un loģiski mūsu apakšnieki nebija priecīgi un bija dusmīgi un bieži vien arī negribēja kaut kāds darbs ņemt, jo paši, kam man tik ilgi jāgaida, ja. Lielie, protams, laimīgi dara, kā viņiem gribās, un tu turies pa vidu. Un varbūt tajā situācijā, jo tur bija industrijas standarts, un ir daži industrijas standarti, kurus var kustināt, un ir daži industrijas standarti, kurus tu var iestiepties, un visu, un tu viņus nevar. Ir sevišķi, ja tev ir konkurence. Un šī gadījumā to nevarēja, bet kur mēs varējām savā laikā, bija tas, ka, piemēram, valodu skolā mums ar tā bija, kad, piemēram, cilvēki sāk mācīties, tad viņi nomācās līdz mēnešu beigām, un tad viņiem iedod rēķinu par mācībām, un tad viņš tur 2 nedēļu laikā viņi cenšas samaksāt, ja. Un arī mēs dabūjām iesaldēt kaut kādus savus līdzekļus. Līdz vienā brīdī mēs, burtiski, man liekas, atceros, kurš gads tas bija, arī 11. gads, mēs novilkām svītru un pateicām, nē, no sākuma ballīti, pēc tam šampīts. Jā, tad nauda no sākuma mācības pēc tam. Un, ja to godīgi sakot, nebija viegli. Tā ar lūpa raustījās. Varbūt arī tev, piemēram, domājot par kaut kādiem ieteikumiem, vai tas naudas plūsmas sakārtošana, vai kas bija tās pārējās tēmas, ja. Tev ir raustās ļipa, tev ir tāds, nezinu vai aizies. Viss, ko es gribu to pateikt, to, ka arī pieaugušiem uzņēmējiem, pieredzējušiem uzņēmējiem raustās ļipa, jo mums visiem ir kaut kādas taciņas, pie kurām mēs esam pieraduši, un mēs pie tām taciņām esam pieraduši tā, ka tiešām tajā industrijā mēs zinām, mūsu kaimiņš to dara, ne tas konkurence tā dara, viss tā dara. Un liekas, man ar tā jādara. Un izrādās to, ko var darīt citādāk. Un, protams, šobrīd liekas, ko vispār ir cepiens? Loģiski tikai un vienīgi, vai ne? Nauda no sākuma balīt pēc tam. Bet tu būsi pārsteigts, cik daudzās industrijās un daudzās vietās joprojām ir šīs te konkrētais modelis, kaut kā ievazājies, kad no sākuma cilvēks saņem preces un pakalpojumu, un tikai pēc tam viņš viņu apmaksā. Un, ja tu esi liels un varens, tad, protams, tu var atļauties visādi šitādas te gājiens, un tad tev būs arī kaut kāds papildus procents, kas cilvēki speciāli tad izvēlēsies tikai tāpēc, ka viņiem tagad šobrīd nav jāiegūt savu līdzekļu, ja viņi var jau saņemt preci, un jau gan izvēl sākt viņu lietot un tā tālāk, un arī to pašu pakalpojumu tikai pēc kaut kādām 3-4 nedēļām norēķināties ar tevi, ne? Bet, tu esi maziņš. Tu esi varens, bet maziņš. Un tad tev jādomā, jāfunktierē. Un tad viens no vienkāršiem padomiem man ir tas, ka tu paņem un pasaki, nē, naudiņu no sākuma un ballīt pēc tam. Un tas uzreiz salabo. Es vēl kā toreiz atceros, kad vienā brīdī man likās pagaid, no kurienes mums tāda nauda parādījās kontā? Protams, tad sākās otrais grāvīt par to, ka tev ir nauda kontā un tev nedrīkst iztērēt, jo tu viņu vēl īsti neesi pat nopelnījis, ja? Manā gadījumā tas ir pakalpojums, tad, ja tas ir preces, tu no rīta nopērc, no rīta klients internetā nopērk, tu viņam pēc pāris stundām jau izsūti un viss, kas saka, mēs abi divi esam kviti, ne? Bet ar preci, ar pakalpojumu bišķiņ sarežģītāk ir. Tur ir paies kaut kāds laiks, kamēr tu savu daļu būsi izpildījis, ja? Un tad tu to naudu nedrīkst iztērēt. Tā. Jāskatās līdzi. Un tad tas, bet bija uzreiz pamanīt to, kad ir uzreiz tāds izrāviens. Tad vēl viens no padomiem, ko es arī vakar e-pastā minēju, ir tas, kad var ar tiem pašiem lielajiem, ja, kā es tikko minēju, ko nevajag darīt, nevajag atļaut pret sevi, ja, tad vajag no sākuma naudiņu, pēc tam tikai balīt. Savukārt lielajiem, tev ir visādi piegādātāji, ar kuriem tu vari vienoties potenciāli par
samaksas termiņu pagarinājumu. Un ja tev, piemēram, ir kaut kāds, pakalpojumu spektrs, kurā tev ir konkrēts datums, ka tavu klientu, piemēram, maksāt, varbūt tev ir kaut cik mēnešu moments, un tev ir vajadzīgs tas loks ar kaut kādām dienām, tad šis ir viens no risinājumiem. Vēl viens risinājums ar lielajiem runājot, un to es arī vakardienas e-pastā minēju, ir tas, ka ik pa brīdim ar ilgadējiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus tu saņem, pakalpojums, viņš ir mobilie, apdrošināšana, kas mums tur vēl tāda, internets, viņi visiem var, arī pat, manuprāt, arī bankas, labi, bankām nebūs tāda procentu tās izmaiņas un nianses, kā tas ir pirms mobiliem sakariem, bet cik nav dzirdēts, ne? Taču tas ir zināms faktors. Ja tu pēkšņi gribi pāriet no tās pašas bites uz LMT, tad bita centīsies visu kaut kādas tev lietas piešpricis taisīt, ne? Un arī LMT taisīsies. Bet cik bieži mēs to izdarām? No, tā nav lieta, kas ir katru mēnesi jādara. Es tagad atkal pāriešu apakaļ pie LMT. Tad viņi tev abi divi izsauks dakteri. Bet ja tev, piemēram, ir reiz 2 gados, reiz 3 gados, reiz 2 gados, es domāju, tas pat būtu normāli. Sazvanīties, hei, mēs esam uzņēmums, mēs esam jau vairākus gadus pie jums kā pakalpojumu ņēmējs, vispār forši, kāda ir jūsu šī brīža labāka piedāvājuma. Un tu būsi pārsteigts to, ka īsā versija 15, vidēji no statistikas 15 līdz 25% var ietaupīt uz kaut kādu šādu te gājienu. Un kā minēju, ne katru mēnesi, bet pat ja tev reiz 2 gados pēkšņi parādās kaut kas izdevīgāks. Mans personīgais cundurs bija, mēs pat savā laikā dabūjām, es tik aizmirsīšu, kas tas bija bite. Mēs tur no bite, mēs dabūjām planšeti, pro versiju, un mēs viņu dabūjām 2 reizes. Jo mums viņu nozaga vienā komandējumā no Zomas izzaga. Un es sazinājos, un es biju nekaunīgs. Es biju sasmaržojies Amerikas visādas šitās te ekstras. Un es zināju, ka Amerikā tev mazākais pīkstienis lielās firmas visu kaut ko met pakaļ. Es uzdrošinājos. Es ticu, ka viņi tur bija apstulbuši. Es saku, viss, man to jūsu planšetu nozaga. Jūs varat, protams, citā to, kas vārdos, bet, galvenā doma, jūs varat sūtīt man jaunu. Jo jūs redzat jau pēc IP adresēm vai uz kaut kas, ka man tā planšeta nav. Un atsūtīja, no sākuma viņi bija apstulbuši, viņi bija apsūtīja. Tad 2 reizes par kaut kādu 1000 eiro pretīm nākšanu man bija. Protams, tur bija zelta rokdzelžu uz vairākiem gadiem, kas mums bija jāizpilda kā uzņēmumam, lai mēs varētu pie viņiem būt. Bet šādi mazie padomi, un tā nav nekāda baigā matemātika, bet ir, kā es arī iepastā minēju, ir labi jautājumi, kurus ir ik pa brīdim sev labi uzdot. Un nekad pēdējo reizi pārskatījām visus regulāros abonentus un licences. Ir licences uz izrādām programmām vai uz kaut kas, ko uzņēmumos citreiz izmanto, un skatāmies arī, un kur neizmantojam līdz galam. Jāpārskata tas ir, piemēram, rēķina izsūtīšana. Jā, tajā pat dienā, vai arī pirms vispār mēs uzsākam kaut kādu sadarbību, vai arī tur ir konkrēts saraksts ar klientiem, kuri tev kavē maksājums. Tāda arī mēdz būt. Jā, vienalga, cik tev viņi forši liekas sākumā, kad jūs saujā un iesim kopīgā sadarbībā, viss kaut kā dzīvē gadās. Arī citiem gadās visādi karuseļi, ne? Un pat labiem cilvēkiem gadās grūtību moments, un viņi kavē kaut kādas lietas. Vai tev ir sarakstīņš, vai tu viņiem zvani, vai tev ir kaut kāda nojausma tikai, ne? Un reiz mēnesī tu tikai ar viņiem sazinies, jo tā ir tava naudiņa, tā ir dzīve naudiņa. Jūs varoties citreiz, es esmu redzējis uzņēmums, kur aiziet skuitāk tikai tāpēc, kad lielais viņiem palika parādā. Man nesen bija tikšanās ar vienu mēbeļu rūpnieku un diezgan jau vēsturisku, man liekas, ka 20 gadus jau darbojās, un īvišķi ilgāk. Latvijā cenu sektors, tāds ap 1000 lietas sākās, teiksim tā. Un uz augšu, jebkurai mēbelītēm. Un viņam bija sarežģītais moments pirms 10 gadiem, jo Gaismas pils sakarā viņš tur bija liels piegādātājs ar mēbelītēm, un lielais viņam palika parādā. Lielais viņu uzmet. Un, zināt, lieliem visādi juristi, un visi kaut ko viņi atradīs. Tur maz redzamos burbulīšus mēbelēs, un tie, kas ir mēbeļu rūpniecībā, viņi zina to, ka var visu kaut kādas lietas
ja baigi uz pasūtījumu slēgšanas, līguma slēgšanas mirkli pateikt, jā, šis mums riktīgi der, vai ne, un pēc tam pašās beigās pie maksāšanas pateikt, nē, šis viss ir galīgi garām, un palikt parādā. Un viņi ir juristi, un ej iepūt. Ej tur tiesājies par momentu, un tā arī gadās. Un tad tādi, un vēl tur bija iepastāv vēl ieteikumi, tā kā, ja gadījumā tev tāda interesē par naudas plūsmas sakārtošanu, droši raksti studija @rītrosme.lv, un mēs nosūtīšu tev to iepastu, jo mazajiem ir jādomā par to. Respektīvi, tev jāparādās darba laikā. Tavā darba laikā ir jāparādās šādām te kā vadītājiem, tev ir jāparādās tās, ka tu strādā pie tā, kā tu aizsniedz auditoriju, kā mēs risinām problēmas ar kadriem, lai pareizie cilvēku komandu, lai mums ir mazāks izmaksas un labāka cena, 2 dažādi uzdevumi, bet vienā tēmā 18% svarīgums. Konkurences pieprasījums un naudas plūsmas problēmas. Ja? Tam ir kaut kur jāparādās tavā grafikā. Un jautājums ir, kurā brīdī man taču ir jāstrādā? Redz, tas ir jautājums rītdienai. Bet tā, paldies par šo rītu. Ejam strādājam, ejam darbojamies. Un jā, ar man tas piekrīt, faktorings var būt viens no naudas plūsmas risinājumiem, bet tas jau ir ielāps. Bet reāls. Ejam daram. Droši pierakst komentāros, varbūt vēl kāda tev ir ideja. Un tiekamies rīt.